Tālajā 1994. gadā bariņš entuziasti satikās, lai cīnītos par obligātā kara dienesta atcelšanu studentiem. Kad šis tika izdarīts, viņi uzstādīja sev jaunu mērķi – pārstāvēt studentu intereses gan nacionālā, gan starptautiskā līmenī. Tā radās Latvijas studentu apvienība. Kopš tā brīža esam devušies protesta gājienā, lai cīnītos pret finansējumu samazinājumu augstākai izglītībai. Jūsu studiju līgumos iekļautās studiju maksas paliek nemainīgas. Stipendiju apmērs no 7 latiem audzis līdz 113 eiro, un tas vēl nav viss. Iedomājies situāciju, ka tevis izvēlētā augstskola vai studiju programma nav akreditēta un iegūstot savu diplomu, tas nekur nav derīgs. Mēs esam šeit, lai sekot līdzi un novērst iespējamās problēmas augstskolās vai studiju programmās. Latvijas studentu apvienība uztur un apmāca studentu ekspertu tīklu, kuri dodas akreditēšanas un licencēšanas vizītēs un sniedz savu atziņumu, lai diploms, kuru iegūst, būtu kvalitatīvs un līdz ar to valsts atzīts. Esam saskārušies ar situāciju, kad apgrūtinājumu iegūt kredītu studijā, studenti uzskata nepieciešamību pēc papildus galvotāju, un nereti studējošo galvotāju tiek atzīti par maksātnespējīgiem. Vēl nelabvēlīga situācija rada tas, ka laika periods no kredīta pieteikuma līdz kredīta saņemšanai bieži vien ir neadekvāti ilgs. Kā rezultātā rodās situācija, ka studentam ar personīgiem līdzekļiem ir jāatrod finansējums, lai samaksātu studiju maksu pirmajam semestrim. Vai vienmēr tas ir iespējams? Uzskatām, ka nē. Tāpēc, lai risinātu iepriekš minētās problēmas un citas, esam uzsākuši sarunas ar iesaistītajām pusēm par kreditēšanas sistēmas maiņu. Darbojoties Latvijas studentu apvienībā, ir iespēja strādāt kopā ar citu valstu studentu apvienībām. Kopīgi esam iesnieguši atzinumu par Bolognas procesa attīstību, augstākās izglītības sistēmu harmonizāciju un iepriekš iegūtās izglītības atzīšanu. Uzskatām, ka ir svarīgi, lai iepriekš iegūtā izglītība tiktu atzīta atbilstošā līmenī. Un studijas vienā valstī, pabeidzot, piemēram, bakalaura grādu, studentam ir iespēja doties un studēt nākamajā līmenī arī kādā citā valstī, maģistratūrā. Kā jebkurā organizācijā, arī mums ir sava struktūra, kam nepieciešama iekšēja koordinēšana, un to paveic iekšējais virziens. Viņš ir tas cilvēks, kas rūpējas, lai biedri justos atbalstīti un vienoti. Viņš ir arī tas, kas brauc ciemos pie studējošo pašpārvaldēm, lai stāstītu par LSA, kā arī, lai izzinātu viņu problēmas, lai pēc tam tās liktu darba kārtībā. Iekšējais virziens ceļ biedru kompetences, kā arī aicina stabilās studējošo pašpārvaldes atbalstīt jaunās, lai kopīgi varētu sasniegt augstākus mērķus.